2016. gada un 2017. Gada ziemas sezonā aktīvi esam pievēršies tādai problēmai kā ziemas riepas protektori. Ir vai nav ziemas riepas vispār uzvilkts, kā arī tādas izmaiņas diezgan būtiskas likumā, kas attiecās uz ziemas riepām. Situācija ir, es teiktu, pilnīgi neapmierinoša, jo šogad kopā ar valsts policiju esam veikuši pārbaudas vairāk nekā 1000 automobīļiem. Visā Latvijā tas ir ieskaitot gan Kurzeme, gan Vidzeme, gan Latgale, gan Zemgale, gan arī Rīga pats centrs. Un neskatoties uz to, vairāk nekā 10% automobīļu, kas piedalās ceļu satiksmē, brauc ar riepām, kur ziemas protektora dziļums neatbilst minimālajām prasībām. Ir skumji, pat arī šodien, skatoties šo mūsu sadarbības aktivitātes norisi, mēs redzam, ka automobīļiem ir riepas faktiski gandrīz vai bez protektora, kas ir pilnībā bīstams un apdraud jebkuru no mums, kas piedalās ceļu satiksmē. Šī diena izceļās īpaši ar to, ka, ja parasti vidējie rādītāji grozās ap 10% tādiem, kam ir pārkrāpumi par ziemas riepām kā tādām, vai arī par ziemas riepu protektoru dziļumu, tad šodien, diemžēl, tie rezultāti jau ir 20%. Jā, droši vien skumjākais visā tajā ir tas, ka šī situācija raksturo, kāda ir daļa autovadītāju attieksmes pret to, ar ko mēs braucam, un attieksme, ko mēs varam izdarīt citiem autovadītājiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Lūgums visiem autovadītājiem: neizmantojiet transporta līdzekli ceļu satiksmē, kurš neatbilst tām minimālajām prasībām, kas ir noteiktas. Tas ir bīstami gan jums, gan jebkuram citam, kas piedalās ceļu satiksmē. Citu televīzijas kolēģu veidotā sižetā es dzirdēju 2 intervijas, kurā 2 vīrus pieķēra diezgan tādiem švakiem protektoriem, minimāliem, galīgi ziemā neatbilstošiem. Un viņi prasīja, ko jūs tagad darīsiet? Viņš saka, tagad vairs neko, tagad pirksim. Arī šodien bija situācija, kad tika apturēts autovadītājs, kuram priekšējās riepas ar priekšpiedziņas automobili bija neatbilstoši protektoru dziļumu. Tātad protektoru dziļums bija apmēram 2 mm. Tad, kad autovadītājiem jautāja, kāpēc viņš izmanto šādas riepas, viņš teica, ka viņam bagažniekā esot atbilstošās riepas, ka viss ir kārtībā. Tad, kad vajadzēs, tās tiks uzstādītas. Autovadītāji, riepām ir jābūt uzstādītām šodien, jo ziemas periods no decembra līdz martam ir paredzēts braukt tikai ar tādām riepām, kuras ir paredzētas šim periodam. Varbūt mēs atgādināsim arī to, kādas izmaiņas ir likumā par ziemas riepām no šī gada 1. janvāra. Gribēju atgādināt, ka neskatoties to, ka protektora dziļums vieglajām automašīnām un kravas automašīnām līdz 3,5 tonnām, tas ir lielākais autobraucēju vai autotransporta līdzekļu, skaits Latvijā, tad tādiem transporta līdzekļiem līdz 3,5 tonnām minimālais riepu dziļuma protektors ir 4 mm. Papildus prasība, kas stājās spēkā ar šī gada 1. decembri, ir tas, ka šiem automobīļiem līdz 3,5 tonnām uz vienas asas ir jābūt arī vienāda protektora zīmējumam. Markai, modelim, veidam un protektoru zīmējumam ir jābūt uz vienas asas pilnīgi vienādam. Tas nozīmē, ka jums var atšķirties šie protektoru zīmējumi uz asīm. Mēs nerunājam par to, ka riepas ar radzēm var būt tikai uz visām 4 riteņiem. Šobrīd reida laikā Rīgā mēs redzam, jūs pārbaudat vieglos automobīļus, bet vai tiek kontrolēti arī kravas automobīļi? Protams, vienkārši jūs redziet, ka mēs skatāmies arī no tās vietas, kur notiek šī pārbaude un iespējami apturēt transporta līdzekļus. Nekas nav mainījies. Tāpatās tiek pārbaudīti gan vieglie, gan kravas automobīļi. Vienkārši atkarībā no šīs kontrolas atrašanās vietas tiek izvērtēts, vai ir pietiekoši droši arī apturēt kravas automobīļus. Autovadītāji, ziniet, nekas nav mainījies. Tieši tāpatās, kā iepriekšējā gadā, mēs turpināsim pārbaudas visiem transporta līdzekļu veidiem, kopā sadarbībā ar valsts policiju. To, ka ne visiem automobīļiem ir uzvilkts ziemas riepas vai nav uzvilkts ar pareizi protektoru dziļumu, gandrīz pār savu spēku, man jāsaka, ka vienu otru es saprotu. Bet sakarā to, kad likums
tiek pārkāpts. Tātad, ja jūs gribat piedalīties ceļa satiksmē, tātad likums ir jāievēro. Ziemas riepas vai ar redzēm vai bez, un protektora minimālais dziļums 4 mm. Un šeit tiešām likuma priekšā viss ir vienādi. Un tas, ka pēkšņi vienām nav šoreiz sanācis līdzekļi priekš riepām, nav attaisnojums. Attiecībā par to, cik tas ir bīstami braukt ar švakām riepām, par to mēs esam gatavojam vienu eksperimentu uz nākamo raidījumu, kur tiks automobīļi bremzēti ar visiem ABS, ar automātiem, priekšā ar ritīgām kārtībām riekām, bet aizmugurē uzliekot ritīgas slēpes tādas bez protektori. Un tad pastīsim, kas notiek. Bet šī raidījumā par aļņa testu, par šķērsļu atbraukšanu slidenos apstākļos.